Var jau kaut ko. Labdien! Šodien ir kārtējā podkāstu rakstniecības virtuve epizode, un es šodien runāšos ar Ligitu Paegli Mucinieci, kas ir, es saprotu, profesionāla tulkotāja, rakstniece un vispār fenomenāls cilvēks, kas tik daudz var izdarīt. Jo man liekas, ka arī nav latviešiem tik daudz. Vēl tādi, kuri vēl ar humoru un ironiju vēl spēj uzrakstīt kaut kādu prózu, jo lielākā daļa, es atvainojos, raksta diezgan pagarlaicīgi. Uh, bet humoru cilvēki meklē humoru. Jā. Varbūt tad sākam runāties. Es saprotu tā, ka tu kopš 2006. gada esi pašnodarbināta tulkotāja no angļu un spāņu valodas. Tas nozīmē, ka patiesībā tu lasi ļoti daudz labas literatūras un iespējams, ka tu pārzini kaut kādus Eiropas trendus, kas palīdz tev radoši izpausties. Ā, nu, literatūras ir ļoti daudz mūsdienās vispār. Es nezinu, kas ir tie trendi. Es jau redzu, ka tie blogeri, ko lasu grāmatu blogeri, es jau redzu tos trendus. Daudz kas ir pēc tiem topiem, kas ir ārzemēs, saprot, kaut kādi bestselleri. Un es jau tulkoju to, ko man dod izdevniecība, un viņi man piedāvā, un es piekrītu. Nu, vai nepiekrītu. Un es domāju, izdevniecība diezgan seko līdz tiem trendiem, un dažreiz, jā, es jau tulkoju grāmatu, un es zinu, ka tā grāmata iznāks, un ka tas ir tā kā tas trends, bet es nestāstu parasti. Nestāstu, ko es tulkoju, jo kaut kādas, nu, tāds. Tas ir komerc noslēpums. Nu jā, nu es nezinu, man tā ir iegāja. Es arī parasti, arī, kad rakstu, es tā baigi nestāstu. Es nezinu, tie trendi, nu jā, es sekoju līdzi, protams, es lasu, bet es neesmu no tiem, kas lasa 100 grāmatas gadā. Es zinu tādu cilvēku, kas ļoti intensīvi lasa. Es, mēnesī kādu grāmatu izlasu. Es lasu gan ārzemju, gan latviešu, un tieši tādā ziņā es mēģinu sekot. Gribu orientēties gan tajā, kas notiek tajā, ārpus Latvijas, kas ir aktuāli, un kas ir pie mums, ko raksta mūsu rakstnieki. Jā, bet vai tev šī tulkošana palīdz ģenerēt kaut kādas radošās idejas, vai tev viņa traucē? Nu, tas ir kā to ņem, jā. Citreiz ir bijis, ka es tulkoju, un es arī rakstu. Un tad es rakstu, un es domāju, tā, vai es sāku ietekmēties no tā, ko es tagad tulkoju. Bet, man vienalga ir savs stils, pat ja es ietekmētos, tas vienalga pagrieztos tajā manā īpašajā stilā. Un es, baigi ietekmēties. Nē, īstenībā jau arī reti, kad tas kaut kas ir, tuvu tam, ko es rakstu. Parasti tie žanri ir pavisam savādāk, pavisam kaut kas cits nekā tas, ko es rakstu. Un, jā, bet tie trendi, jā, ir jāzina. Plus, mīnus. Nu, labi, bet tu debitēji samērā vēl, tu būdama filoloģe. Tev pirmais stāsts, Satorī stāsts Ignorance, parādījās tikai 29 gadu vecumā. Tas Latvijā skaitās vēlu. Es nezinu, vai tas vēl, jo es pazīstu rakstniekus, kur arī 50 gados debitē, un 60 pat ir. Es jau vienkārši pieskaņojos tam ironiski, humoriskam tonim, tāpēc es vienkārši saku, ļoti vēl À, debitē. jā, es domāju, ka tas ir īstenībā tāds vidusmēr, tas tāds plus mīnus ap 30, man liekas, mums Latvijā vismaz debitē cilvēki. Nu, vismaz tā, ka kaut kur publicējas, jo tas, ka rakstīt, kad sāk, tas jau ir cits jautājums, jā, jau vai bērnībā sāk vai kad. Bet, jā, tā debitēšana nav jau viegls tas ceļš līdz pirmajai publikācijai. Kamēr kāds pamana vai akceptē vai sasniedz to līmeni vispār.
ja kāds to grib Nu, publicēt, un labi, tad labi. Nu, brīnumbērniem jau reizēm iet vieglāk. Bet visi jau nav brīnumbērni, kā mēs zinām. Bet tu 5 gadus gāji līdz pirmajam stāstu grāmatai, visas sēdvietas izpirktas. Tev 5 gadus brieda, vai tu 5 gadus meklēji īsto izdevēju? jā, drīzāk meklēju izdevēju, jo tas tie stāsti, nu, tur arī ir tas ignorants un citi, tas tie tiešām bija tapuši jau kopš 2000 kādu tur 14. gada, es neatceros, vai 13. jau. Un tie stāsti bija sakrājušies, un jā, kamēr es tiku līdz tam izdošanai, tas jau arī nebija vienkārši, bet, nu, beigās tomēr aizsūtīja zvaigzni, un viņi pamanīja. Jo pirms tam bija, jā, ka es biju man jau, nu, cits, tā teikt, nu, ka es kaut kur kaut ko sūtu, un man vai nu ignorē, vai atsaka, un tā. Un Bet tas tad, tāpēc, ka tev pirmais stāsts tā saucās, tu vienkārši dabūji to pretī. Nu, labi, tas tā humora. nu, jā. Nē, nu, tur jau tā stāstā tā doma bija, ka ignorance kā vārds nozīmē nezināšana, nevis ignorēšana. Nu, Tas bet tur viss jau tā tā. lieta, nu, kamēr mūs neiepazīst kā autors, mūs nečubina, mūs nelutina, nu, tā kā tev zvaigzne šobrīd lutina un čubina, jo Nu, man, tagad es jau atļaušos pateikt zvaigznēm, man iznāca viena grāmata, tad es tā kā vairāk, nu, uz Latvijas Latvijas mēdījiem. mēdījos Jā, pārņemt nu, jā, jā. grāmatas, Nu. jā. Labi, bet nu, tā doma tāda, ka, nu, tāpēc ir grūti izsekot, jo Tālērs sākumā bija Latvijas mēdījos, pēc tam zvaigznē, tad ir citi sākumā zvaigznē, pēc tam Latvijas mēdījos, tomēr divas Jā, lielākās jā. izdevniecības. Nu, man pirmo romānu noraidīja 5 izdevniecības, es tā nopirku. Tā kā, tas ir pilnīgi normāli īstenībā, kad cilvēks Jā. cīnās, un es pat rietumu autoriem arī esmu redzējis, ka tur vienam otram 20, 30 izdevniecības noraida, un kamēr viņš tiek līdz tai publikācijai. Jā, jā. Ir īpaši tādi īpaši, kas, piemēram, Bernāts Verbērs, ja tu zini tādu mistisko rakstnieku, ka viņu vispār neviens nesaprata. Saprot, viņu visu zina un no visām izdevniecībām ārā. Jā, tagad viņš ir kulta autors, jā, tā kā par ko mēs vispār runājam. Jā, tā jā, es jau nepadevos, tikai tāpēc, ka man tur kāds kaut ko atsaka. Es vienkārši turpināju, un man bija mērķis, jā, es gribēju vienā no tām izdevniecībām. Tas bija mans mērķis, un to es panācu. Labi, bet pastāst, bet kā tu attiecies pret tiem skeptiķiem, kas saka, ka latviešiem īsā stāsta žanrs vispār tā kā mirst, ka cilvēki nelabprāt šīs grāmatas pērk, nelabprāt lasa, jo arī, kā mēs zinām, nav daudz preses izdevumu, kas publicē šos īsos stāstus. Nu, viņu gandrīz nav, viņi ļoti maz. Jo tu zini pati, ka īsos stāstu grāmatas bieži vien kaut kur grāmatnīcās stāv uz nocinoto grāmatu plauktiem. Nu, teiksim, to mēs pieredzam kā ik uz Jā. soļa. Nē, nu arī man pirmā grāmata bija stāstu krājums, un arī, nu, es saprotu, tagad arī tā kā, nu, varētu skaitīt pie tiem nocenotajiem un tā, bet es nezinu, bet tad uz to brīdi, ne, dažus gadus pirms tam sākās kaut kāds vilnis Latvijā, ka mums atzima tie stāstu krājumi, jo pirms tam, es saprotu, tiešām bija skaitījās nekomerciāli, un nu, man patīk stāsti, bet es tagad vairāk rakstu garos, jo tiešām kaut kā, kad sāk tos garos, nu, ja tīri no rakstīšanas viedokļa, tad, kad iesāk, tad jau ir grūtāk uzrakstīt stāstu, bet stāstus vajag rakstniekam. Piemēram, patīk piedalīties prozas lasījumos, nu, es Kurzemes prozas lasījumos piedalos, vienreiz bija arī Rīgā, nu, tur caur konkursu. Man bija viens no labākajiem darbiem, un es aizbraucu. Lai piedalītos prozas lasījumos, vajag stāstu. Nu, var arī fragmentu, bet man fragmenti nepatīk, jo es uzskatu, ka fragments ir tāds izrauts gabals, kur nevar saprast tāpat visu to domu. Un tad, lai lasītu fragmentu vai publicētu, tam jābūt pašam par sevi jau pašpietiekamam. Tā, lai, nu, nē, tad es labāk uzrakstu stāstu. un tad man tie stāsti krājas, jā, jo es gribu piedalīties tajos prozas lasījumos. Un tad es katru gadu cenšos uzrakstīt par kādam stāstam, bet ir arvien grūtāk, sevišķi īsāku stāstu uzrakstīt. Jo vairāk raksti, jo grūtāk ir uzrakstīt īsu stāstu. Jo ir tieksme izvērsties kaut kā. Un tāds saspiest to domu un vēl to izdarīt labi, tiešām tas nav viegli.
Un tas arī pierāda to, ka stāsts kā žanrs ir kaut kas īpašs. Un kaut kādu lielu mākslu vajag, lai uzrakstītu labu stāstu. Nu jā, nu Vladis Pāris saka, ka labā stāstā ir varbūt saspiest 3 lapusēs vai 5 vesela romāna sižets, vesela pasaule. Protams, ka to nav viegli 3 lapusēs vai 4 ielikt. Jā, bet par tiem lasījumiem, jā, es tev piekrītu, es lasīju vienreiz romānu fragmentu prozas lasījumos Rīgā. Un tāda sajūta, ka neviens neko nesaprot. Ja, tāpēc, ka ja tas nav vakara romāna nodaļa, kur ir it kā jau vesels epizode noslēgta, tad patiesībā izraujot no jebkura romāna, jebkura nodaļa, tu nesaproti, kas tur vispār notiek. Jā, nav tā konteksta, nu, tad es nezinu, kā tad Nu, labi, bet kur tev atnāk stāstu idejas? Un tagad tu sēdi, piemēram, es nezinu, pludmalē kaut kādā atvēlšamā krēslā, vai tu dodies ogot sēņot, un tad tev pēkšņi atnāk tur, es nezinu, stāsts sēņotāji, piemēram. Nē, man idejas jau vienmēr ir kaut kur planē un plivinās, un es pierakstu, bet tas tie tādi ideju aizmetņi, un tad, kad es gribu rakstīt, tad es izvēršu vienkārši kaut kādu ideju, bet idejas jau visvieglākais, kas var būt. Un vienlaikus tas ir grūti, jo vajag labu tādu dzīvot spējīgu ideju, un es kļūstu ar vien izvēlīgāk pret idejām. Agrāk man bija vieglāk. Tagad man vajag, lai tā, ne jau obligāti, ka tā ideja ir oriģināla, bet lai es varu vienkārši, nezinu, man ir jārada, man kaut kā, man aiziet tā ideja. Bet tas ir oriģināls. Citiem rakstniekiem bija fonā līdz visu laiku kadrā līda kaķi, tev muša. Tas arī ir tā ironiski. Tas ir savādāk, jo citiem rakstniekiem ir kaķi līda virsū visu laiku. Man kaķis ir, bet viņš te netiek tagad. Nu jā, bet par tām idejām es tev piekrītu, ka mēs ar gadiem kļūstam izvēlīgāki, jo es teikšu godīgi, tie brīdī, kad es paskatījos, ka labi, man šobrīd ir kaut kādi, nezinu, 7, 8 romāni uzrakstīti. Dažas es vēl slīpēju, bet tad es sapratu, ka, ja es gribu uzrakstīt, piemēram, 20 romānus, tad man vajadzētu no kādām 6 idejām, 7 atteikties, 7 izdzēsu. Vienkārši, ko es sapratu, kur nerakstīsies, kur nebūs vienkārši, piemēram, Saksijas Morits, kolosāls tipāšs, bet man uz viņu sirds nestāv. Es vienkārši nevaru iejusties viņā, lai gribētu par viņu rakstīt. Tas, ka viņš ir kolosāls tipāšs, tas nenozīmē, ka par viņu var uzrakstīt. Jo ar gadiem tomēr mums jāsaprot, kas ir mūsu stilam piestāv, ko gaida mūsu fani lasītāji. Tu piekritīsi man. Un mums jāraksta tas, kas būtībā ir tā kā loģiskais turpinājums tam, ko mēs esam iepriekš radījuši un kas ir izdots. Es tā to redzu vienkārši. Ir iezīmējās kaut kādas, nezinu, sērijas vai tendences no tā, ko mēs darām. Tāpēc, ka savādāk nevar jau uz visām pusēm. Es nevaru rakstīt detektīvus, ja neviens no manis viņus negaida un es viņus nemāku rakstīt. It kā jau ir tāda autori, kas izmēģina sevi dažādos žanros, bet, lasītāji jau gaida, tad, kad jau iepazīst autori, jau gaida kaut kādu. Man ir arī idejas dažreiz tādas rodas, ka ideja baigi labā, bet tas nav mana. Tā kā gan ir jāiedod citam autoram, ka nav manam žanram ideja. Bet man arī tā. Un tad tu tirgo citiem autoriem idejas? Nē, es tā darīju, bet es varbūt jādara tā, kad satikšu kādu autoru, kuram tieši atbilst tā ideja pateikt, ka varētu tā uzrakstīt. Jā, man bija ideja par zinātniskas fantastikas romānu, un es viņu mocījos 20 gadus un sapratu, nebūs. Vienkārši nebūs. Sižets ir interesants, varoņi interesanti, bet nekas nevirzās, man nekas nenotiek. Sapratu, ja tev nenotiek, tad nenotiek. Jā. Dažreiz jāmāk arī tā kā pateikt sev, ka nebūs. Man ir bijis, ka es iesāku vispār kaut kādu romānu un jau nezinu, bet kaut kāds 100 lapas uzrakstīts un viss neiet tālāk. Labi, bet tev 19. gadā tomēr ar 5 gadu atstarpi no šī pirmā stāsta krājuma, par ko mēs runājām, iznāca romāns Istabas biotops. Tas nozīmē, ka tu būtībā sēdē istabā un 5 gados tomēr tu uzcepi tādu romānu, kur nebūtu kauns rādīt citiem. Tagad kā 5 gadu, nē, tas, 19. gadā tev iznāca Istabas biotops. Jā, tajā pašā gadā, kad man arī pirmais stāstu krājums iznāca, dažas sēdvietas. Nē, tur 5 gadu starpība tev rakstīts biogrāfijā.
Nē, tas ir pa stāstu ignorance. Nu, tas bija 14. 19. gadā man iznāca Jā, viņas pareizi, grāmata pareizi, pirmā. tiešām, Jā, es sameloju. Vienkārši tā doma ir tāda, ka, bet tev vienlaicīgi, jā, romāns un stāsts grāmata. jā, man vienā gadā, katrs savā izdevniecībā tā sanāca. Jo istabas biotops bija es piedalījos vakar romānu konkursā un dabūju debijas balvu, kur, nu, man tā kā augsts novērtēja. Tas bija ironiskais romāns. Nu, kā, tas ir pa kopmītnē, tāpēc tāds nosaukums. Un tas arī bija tapis, nu, tur kaut kāds pāris gadus iepriekš, jā. Nu, kā jau vispār grāmatniecībā, viss notiek ļoti lēni. Piemēram, tagad, kad tas romāns, kas tagad iznācis, Dziesmas Līdz svētku tam mēs vēl pieslīdens, tiksim, līdz tam mēs vēl tiksim. jā, nu, vienkārši, nu, ko es gribēju teikt, ka viss ir tāda nobīdi. Vai, nu, tā Kaut kā, nobīde reizēm ir briesmīga, jā, tad divi, jā, trīs jā, gadu jā, nobīde reizēm ir, jā. jā. Un ar stāstiem, jā, tur varbūt stāsta tiešām kāds, piemēram, tagad man jau varbūt ir, ja man tagad izdos stāstus, tur varbūt kādam stāstam jau būs, nezinu, gandrīz 10 gadi. Nu, uz to brīdi varbūt. Nu, tā Labi, bet ir. istabas biotops, tad tu esi dzīvojis kopmītnēs, tad tur ir par kopmītņu bohēmu, par attiecībām kaut kādā tiem, kas dzīvo kopmītnēs. Jā, tur ir par biologu istabiņu. Kaut kā, nu, par puišiem, nu, tā, nu, interesanti, ka es rakstu par puišiem, bet tas ir tas, ko es redzēju. Es pat dzīvoju kopmītnēs, un biologi tur bija pilns, un es redzēju, kā viņi dzīvo, un kā to visu dzīves. Tas bija Visvalžielā, Tālīvalžielā, kur tu dzīvoji? Nu, tas Buļļu ielā, tas, ko es... Jā, Iļuciems, jā. Jā, un tur bija, nu, tā kā pa puišu kājām, protams, ka tur ir interesantāk rakstīt, tur vienkārši notiek vairākas tādas muļķības, palaidnības un varbūt tāpat bohēmi. Jo pirms tam, ne, es divās kopīnēs dzīvos, pirms tam es dzīvoju te Tālivalžu ielā arī, bet tas ir, nu, kur nu, tā, es pati biju filologs, Ja es es dzīvoju zinu. filologu kājās. Tur man bija garlaicīgi. Tev Tāpēc, vajag to trakumu, tev vajag to bohēmu jā, tomēr. Pasies, kas jā, jā. atklājās. Jā, un tad es aizgāju uz tām buļļu kājām tieši tāpēc, ka man bija garlaicīgais iepriekšējās, ka izklausās dīvaini, bet tā bija. Un Bet tur, ko ir puiši, atvainojos, tur puiši iet virtuvē, kamēr meitene aiziet pēc sāls, tikmēr viņi jau nospēr pannu ar visiem ceptiem kartupeļiem, un pēc tam atnes tikai pannu, kartupeļus, protams, neatnes. Tev nav tā bijis. Mēs tā regulāri par laimi tālīvalstījās man tā kojās nebija. darbojāmies šitā te staigājām, kur kas kaut ko cep, un vienkārši mēs atnesām pēc tam pannu. Par laimi tā man negadījās, bet, nu, bija citi visādi gadījumi, ka iemaldās tur viens un neiet ārā no manas istabas, un viņš arī mēģināja pannu aiznest. Nu, tukšu pannu, bet nu, es viņam atņēmu. Vēlāk šis tēls kļuva par prototipu manā romānā. Nu, jā. Tas tā dzīvā vide, jā, ietekmē. Īstenībā tur ir daudz dzīve prototipu. Man pat divi šie prototipi ir uzrakstījuši, ka viņi sev atpazina. Viņi izlasījuši, bet viņi nebija dusmīgi. Tas ir labi. Tāds varēja izspiest visu tirāžu un iznīcināt, aizvest uz ģetliņu izgāstu, lai citiem netiek. Ja? Nē, viņi pat priecīgi tagad bija. Tā kā lepni, kas stāstīs mazbērniem un tam līdzīgi. Nu, kolosāli, bet Tas ir uzreiz labi. pēc gada romāns otra puse. Tiešām to es neesmu lasījis, un tas iznāca jau Covid laikā. 20. gads ir Covid laiks. Jā, Tad sakrita. par ko tad tur otrā puse? Tas ir par to iepazīšanās portālu otra puse vai par ko Nē, citu? pilnīgi cits. Vienkārši tur ir par vienu no maniem varoņiem, kurš ir arī no stāstu krājumā jau bija. Man patīk par saviem varoņiem rakstīt vairākus stāstus, romāns. Man tie paši varoņi atgriežas, jo man viņi ir pietiekami interesanti. Un viņiem turpinās kaut kāda piedzīvojuma. Un tas šis viens varonis, Edgars Lapsiņš, tas ir tāds vīrietis, tur viņam ir kaut kāda, cik vien, pirms pensijas vecuma. Nē, tur viņš strādājoši. Man ir vienkārši kā kurā darbā, viņam tur mainās arī tas Vecuma diapazons. laiks. Vecuma Jā. diapazons. Romānā viņš ir, pirms pensijas vecumā viņš ir strādājoši, jā. Un viņam ir sieva, un viņam ir meita pusaudze, un tā otra puse domāts gan kā otra puse laulībā, gan kā mājas otra puse, jo viņš dzīvo pusmājā, viņš grib nopirkt otru mājas pusi.
Un tad tur viss peripētis ar to. Vai, kā tur viņš tiks pie tā un krās naudu, un kas tur notiek, kādi šķēršļi un tā, vai vispār viņa sieva to grib un tam līdzīgi. Tāds arī Nu, tas mans ir kā žanrs. latvieši visi tiecās vai nu pēc otras puses mājas, vai pēc savu stūrīšu, savu kaktiņa zemes, nu kā mēs Jā, visi pēc jā, kaut jā. kā tiecamies šausmīgi. Jā. Bet ko es uzreiz pasaku, mēs abi ar sievu izlasījām tavu nākamo romānu 22. gada Velži varoņi ir izdomāti. Un es tiešām te nebiju tā pie latviešu literatūras sen tā smējies. Man Jā, likās, tu super. tā viss tā viegli, tā draiskulīgi, tā liderīgi, nu tā saprot, tā gaisīgi, nu tā jauki uzrakstīts, nu neko pielikt, neko atņemt. Es saku, mēs abi, mums ar sievu reti sakrīt literārās gaumas, bet šitais romāns mums abiem patika par tiem varoņiem, kas ir izdomāti un par literāro konkursu. Tu to kaut kur noskatīji, teiksim, vai tas vienkārši tu nosapņoji šito sižetu? Nē, vienkārši man radās tāda ideja, bet es arī agrāk biju pamanījis. Man patīk skatīties kaut kādus šovus, kur ir par radošām nozarēm. Es pamanīju, protams, ir dziedāšanas šovi, tur dejošanas, ir bijuši modes māksliniekiem, ir bijuši pat Latvijā bija kaut kāds māksliniekiem, kur mākslas akadēmijā tur gleznotāji un tāda. Un visādi ir bijuši, ir laikam vēl kaut kādiem ārzemēs tetovētājiem, kā tik nav. Es domāju, bet kāpēc par rakstniekiem nav? un tā, kad es tā iedomājos, un tas kaut kādā brīdī domāju, bet es varu par to uzrakstīt, kā būtu, ja būtu. Nu, ja jau nav, tad vismaz es to izfantazēšu. Es noticēju, ka tas reāli noticis. Nu, teorētiski tāds varētu būt, vienkārši neviens tādu nav uztaisījis. Nu, reiz tas varētu būt biznesa plāns, vai ne? Saorganizēt, piesaistīt sponsors, piesaistīt un jā, tāds. bet acīm redzot, lasīšana nav tik populāra. Es tā domāju. Tā ir no komerciālā viedokļa. Nē, lasīšana varbūt ir populāra, tikai jautājums, ko mēs lasām. Mēs scrollējam kaut kādu sociālo tīklu ierakstu, kur sacenšas kaut kādas sazvērstības teorijas, sensācijas, atmaskojumi. Tur jau tā ir bijusi cita lasīšana. Tas, ko mums ikdienā pārpludina ar ko vienkārši. Kā tev šķiet, kā tev šķiet, kā vispār latviešu, labi, tu esi 40 gadnieku paudze, literatūrā es esmu 50 gadnieku paudze, bet kā tev šķiet, vai katra tā 10 gadus tā paudze ienāk ar kaut kādu baigo noliegumu, vai ir kaut kas vienojošs tajā 40 gadnieku paudzes pasaules uztverē vai rakstniecības manierē, kā tev šķiet, vai tomēr katrs izkopja to savu, kā tu teici, savu dabību, savu to stiliņu? Jā, es domāju, katram ir tas savs stiliņš. Manai paudzē noteikti mēs jau tādi esam vienlaikus moderni un vienlaikus tādi jau drusciņi, ne jau veci, bet tādi, kas pieredzējuši savādākus laikus. Un ir, dažiem autoriem ļoti patīk. Arī īstenībā man arī tas bijis, ka es parādu to savā darbā, ka es atceros to dzīvi pirms interneta, un tad var atkal salīdzināt, un tad rakstīt tā diezgan moderni, nezinu, vai gluži iejusties jauniešu ādā īsti varbūt nevar burtiski. Vēl par tas, kur man bija tas istabas biotops, man vēl teica pat jaunieši, ka man ir izdevies tas kaut kāds viņu runas stils, ir runas stilu atveidot, bet tas ir jau pirms gan 10 gadiem tapis. Tas tā, bet, tas ir tas, ko es domāju manai paudzē, tā pagaidām, ka mēs esam vienlaikus moderni un vienlaikus varam salīdzināt to laiku. Labi, bet tas tradicionālais jautājums, tad tu jau vidusskolā un pēc tam filologos studēji, jo tu jau tiešām sapņoji, ka tu būsi tāda atzīta rakstniece, vai tajā brīdī tu vēl to nedomāji? Man sapnis bija kļūt par literatūras tulkotāju, par ko es esmu kļuvusi, šo sapni piepildījis un turpinu piepildīt. Un arī tā rakstīšana bija paralēlais tāds sapnis. Jo vienkārši viens ir profesija, tulkošana, un otrs ir rakstīšana, kā arī tāds aicinājums, sirdslieta, bet tas ir tāds, ka es nekad nezināju, vai man izdosies tā teikt. Cik tālu tas izdosies. Būsim godīgi.
ir jābūt maizes darbam, tad var radoši arī, kā Mm, saka, izvērsties un jā, nedomāt jā, par jā. termiņiem, kuros iznāks vai kuros kaut ko ieskaitīs. Jā, tieši tā. Tā kā, nu, jā, tas bija tāds sapnis, bet tāds, nu, nezinu, jā. Nu, bija jau tā, ka es rakstīju, nu, ne jau tā, ka es visu laiku rakstīju, te es kaut kad, nu, tad, kā lai saka, nu, kad man bija kaut kādi 20 gadi, nu, es kaut ko tur uzrakstīju, tad kā laika nerakstīju, tad atkal uzrakstu nerakstīju. Un tad es iestājos Literārā akadēmijā, tajos 20, cik man bija 28, 29 gadi, un tad tikai es sāku tā nopietnāk vispār to, nu, pievērsties tam un Nē, ieprast to literārām sapni. akadēmijām galīgi nav nekāda vaina, jo es saku, es biju internetā publicējis savus pirmos stāstīņus, ka Delfos un vēl kaut kur, bet tā kā es pie novaras izcienas nonācu, tad es sapratu, ka vispār jātaisa nevis stāstu grāmata, bet jāraksta pirmais romāns. Un kaut ko tādu veidot, kā tu saki, tā literārā akadēmija, ka tu nonāc pie tāda labā, kā saka, autora, kurš var tevi ievirzīt Jā. pareizā gultnē. Jā, nu, un es biju pie Ingas Žoludes, un viņa bija ļoti, nu, stingra. Viņa mums tur tā, nu, lika tā riktīgi pastrādāt, un īstenībā tas bija ļoti, nu, ļoti svētīgi un labi, un es ievēroju tos principus, ko viņa mums iemācīja, un caur to stingrību kaut kā, nu, pašdisciplīnu vispār, nu, no sevis daudz prasīt, un tā, nu, nebija, visi neizturēja. Kaut kā, lai gan mēs bijām tajā grupā, kur mēs esam caur konkursu iekļuvuši un tā, un bija paralēli taču tā maksas grupa, un tad, nu jā, liekas, nu kā, es braucu uz katru nodarbību, es biju sajūsmā, es tur visu darīju, es rakstīju tos stāstus, es biju aizrausies ļoti. Un, nu, tur ir dažādi. Daži autori, piemēram, Jāna Egle bija ar mani kopā, nu, viņi tur diezgan ātri debitēja. Vēlāk tikai es. Nu, labi, Vecums nu, diezgan. labi, bet to arī, es viņas, piedod, es Jānis Eglis darbus nesaprotu, un es palasīju, es vienkārši, nu, es nevaru pieslēgties, nu, Nesaprāt, ja? nē, nu, vienkārši ir autori, kurus es nesaprotu un Mm, nu, neuztveru, man viņi emocionāli neko neizsaka, bet jā. es zinu, ka viņi ir atzīti un ka viņi ir tiešām spēcīgi autori, es vienkārši, nu, es Mhm. lasu, man tas neko nerezonē. Jā. Jautājums ir par citu, bet pēc tam es kaut kādu teoriju arī lasījusi, nu, teiksim, tādu literāru teoriju, kā pareizāk, kā uzrakstīt bestselleru, nezinu, kā panākt spriedzi. Nu, tu zini, visās tādas Nē, nu, tā pašpalīdzības pašā, grāmatas. jā. Nu, tā pašā Literārā akadēmijā mums jau Ronalds Briedis tur to visu stāstīja, un tad es esmu kaut kādā tās grāmatām, šāda tipa grāmatai kaut kādai uzmetus aci. Es vairāk YouTube klausos, tur pilns ar tiem padomiem no visādiem rakstniekiem, un nu, tur vairāk ārzemju. Un arī tagad man patīk paklausīt, pat to, ko es jau sen zinu, vienkārši atkal paklausīties, atkal kaut ko jaunu uzzināt. Un, jā, es ļoti daudz tos padomus tiešām interesējos, un es kaut ko sev paņēmu un pielietoju, bet nu, ne visu. Jo tur arī ir pretrunīgi padomu daudz, kas. Es arī neticu, ka var vienkārši uzrakstīt bestselleri jebkurš, jo paši izdevēji saka, ka tur ir kaut kāda mistika, viņi nezina, kurš darbs kļūst par bestselleri. To nevar uzminēt. Jā, Tur nav tāds jā, formulas. un pat atzītiem autoriem, tādiem, kuri tiešām jau dzīvē klasiķi, ka viņiem reizēm izšauja tikai viens no 3 vai 5 romāniem. Viņš uzraksta četrus Mhm. neveiksmīgus, un 5. izšauja, un to neviens nesaprot to faktoru, Jā, kāpēc tas 5. izšāva. Nu, tur tas notiek, jā. jā, tāpēc es tā, nu, nezinu. Es sapratu, ka nevajag iespringt vispār uz šīm lietām. Tagad, kad man jau tā pieredze ir kaut kāda. Es lasīju Jā, Sanktpēterburgas raganas, man īstenībā diezgan labi patika. No tava tulkotā es laikam neko skatos, ko es no tiem tavam tulkotājiem. Nu es laikam vēl to imperatoru Sisī palasīšu, bet pagaidām viņi ir dārgi. Es gaidu, ka viņi mm. nocernos. Uh, Jā, Teiksim, uz pusi tad es viņu nopirkšu. Jā, nu vairāk es neko ne, bet to Sanktpēterburgas raganas es palasīju. Man tas gabals man pat bija mājās tā grāmata un īstenībā man patika tas tavs tulkojums. Tāds kompliments. Bet, paldies. bet
doma ir tāda, ka šobrīd jau es saprotu, arī tā tulkotās literatūras tā ainava mainīsies. Ja kontinents ir pieteicis maksāt nespēju, tas nozīmē, ka Jā, es jā, nezinu. Arno Jūns bija publiskojis pirms 2 nedēļām, ja nemaldos, vai nedēļas. Mm, Līdz ar to tad mainīsies arī tā, nu, kā saka, nu, būs savādāk viss tas ar to tulkoto literatūru. Jo tur jau tomēr bija daudz arī gan trilleri, gan romantiskie mm. romāni, gan vēsturiskās biogrāfijas. Nu, viss, kas jau tur tajā tulkotajā klāstā bija. Es nezinu, es esmu Latvijas medijos, un tur viss, man liekas, ļoti labi notiek, un viņi arī izdod tādu tipu visādus darbus, un es visu laiku man ir ko tulkot, un es nezinu, kas mainīsies. Nu, Nē, mainīsies tādā nozīmē, uh, ka varbūt nu, tādas viduvējas grāmatas tik daudz nepārpludinās tirgu. Es domāju, ka varbūt būs, nu, teiksim, ja ne jau kontinents, tad varbūt Latvijas mediji un citi zvaigzni, kas tulko, ka vienkārši izvēlīgāk pieies tai manuskripta atlasē. Nu, es tādā nozīmē jā, domāju, vai nu, tur, es domāju, jā. tas Es varētu domāju, notikt. viņi ir izvēlīgi tāpat, jo Nē, ļoti nē, bet būs liels vēl piedāvājums. izvēlīgāk, tāpēc, ka jāvadās jau pēc tā, ka viena izdevniecība nogrima, tāpēc, ka viņi dulkoja arī trešās šķiras un ļoti viduvējas Mm, darbus. Nu, par to es stāstu. nu, jā, jā. Nu, labi. Jo, nu, esam atklāti latviešu, es piekrītu tiem arī, cik es runāju savā podkāstā, autoriem, kad lielākā konkurence jau nav mums savā starpā, jo tas, kas lasa deģi, tas lasa deģi vai liepiņu vai tāleru vai paegli mucenieci, bet lielākā konkurence ir ar ārzemju autoriem, tāpēc, ka tu ieej grāmatnīcā un tur ir tas, nezinu, New York Times bestsellers, tur kaut kāda milzīga mārketinga kampaņa, populārs autors, kuram tur, es nezinu, Instagramā ir miljons sekotāji, un ko tu saproti, vienkārši latviešu autors, kuram ir Mm, varbūt 100 sekotāji Instagramā, ko tu vari konkurēt, ja? Tādā nu, jā. nozīmē, es domāju, to atpazīstamību vai to slavu. Mhm. Jo cilvēki jau bieži neizvēlās pēc satura, izvēlās pēc tā blīkšķa, pēc tās slavas. Jā, jā. Nu, neko darīt, ja mēs esam maza tauta, un mēs, nu, ko mums darīt? Mēs tikai varam uzrunāt savu latviešu autori, tā kā mēs, tie ārzemju darbi ir, nu, tie ir atkal savu, nu, tie nav, tā kā, tur nebūs tās tieši mums raksturīgais, un ir lasītāji, kas grib to, nu, kaut ko latvisko to, kaut ko redzēt Uh, darbos no savu dzīvi. Elizabete Kalniņa, ko es te tikko iepriekš runājos, viņa teica, ka viņi uzskata, ka vajag latviešu autoriem rakstīt romantiskos romānus, kur darbība notiek tur Eiropas galvaspilsētās. Un konkurēt, var sakot, tām pašām metodēm konkurēt ar ārzemju autoriem. Kā tu raugies uz šādu, teiksim, priekšlikumu? Nu, bet tad tas nozīmē, ka es vienkārši būšu viena no daudziem, kas raksta ļoti līdzīgi un nekas īpašs. Man tagad jaunākais romāns ir ļoti latvisks. Tas ir tīri kaut kas tāds, nu, tas ir kas tieši par latviešiem raksturīgs. Nu, es domāju, ka tādus arī vajag rakstīt. Nav jau kurš vēl to uzrakstīs, ja ne latvietis. Nē, nu Nu labi, nu, tā. salikt kopā vecvārdu pieklīdenis un latviešu, teiksim, tādu latviešiem svarīgāko lietu kā dziesmu svētki. Tas, protams, ir diezgan drosmīgi. Bet nu, tad pastāst, ja tev šogad tiešām tagad tikko tā grāmata ir nākus gaisā, un tūlīt Mm. visi uz viņu stāsies rindās bibliotekās, Nu, pierakstīsies, ceru. nu, tāpēc, ka cilvēki jau bieži vien negrib pietikt, viņi gaida, ka bibliotekā ienāks Mm. jaunākie eksemplāri. Tad, nu, par ko tur ir, tad pakārdini savus lasītājus. Nu, dziesmu svētku pieklīdenis ir par darbību norisinās dziesmu svētkos. Un tā kā es pati esmu bijusi, jā, nu, 2 reizes, un šajā romānā, tā teikt, ir domāti tie dziesmēki, kas bija pirms 3 gadiem. Un tur ir reāli viss tas, gan tā skola, nu, kurā es biju kā Jā, prototyps, gan arī vispār viss dziesmu svēku
grafiks, mēģinājumi, viss koncerts, tur ir vienkārši gandrīz 1-1, tā kā bija dzīvē. Tikai tā doma ir tāda, ka galvenais varonis ir Lejnieks, kurš arī bija sastopams romānā Istabas biotops. Ir cilvēks, kurš, kuram nav dzīves vietas, kā lai pasaka. Viņš meklē iespējas, kur padzīvot, un viņš izdomā, ka viņš ieglīdīs vienā no šīm skolām, kurās ir apmetušies dziesmu dalībnieki. Jo tur varēs pavēlt paēst, tur ļoti labi barojies, taču pat bija. Jā, un var uz matračiem fiskultūras zālē izgulēties, jā, tur aktu zālē. Jā, un viņš vienkārši tur iešmauc, un tad tas romāns ir par to, kā viņš, protams, viņš izliekas par to dalībnieku, un viņš tur iefiltrējas sieviešu korī, kas liekas jocīgi kā vīrietis sieviešu korī. Nu, tāpēc, ka tas ir humoristiskais romāns, tad ir jālasa, un tad redzēs, kā viņam iet. Bet pats tēls ir man tuvs un mīļš. Viņš ir ļoti. Viņš tev neliek mierā, cik var saprast, viņš tev visu laiku biksta un baksta. Jā, un viņš ir tāds, viņš ir tā kā, nu nezinu, kā moderni saka, bez kompleksiem, tāds bez robežām. Viņš ir gatavs uz visu. Viņš ir vīrietis, kuram 33 gadi, bet viņš ir drusku pusauģis prātā. Un viņš tiešām viņš, kā es smējos, man ar viņu viegli bija sadarboties. Viņš bija gatavs uz visu. Bet pagaidi, viņam ir krīzes vecuma krīze, ja viņam 33 gadi. Varbūt, jā. Nu, redz, tas romāns ir it kā komisks un humoristisks, vienlaikus viņš ir tā kā skumjš, jo viņā ir tomēr, nu, kā aiz komēdijas jau stāv traģēdija īstenībā. Nu, tās ir viens monētas divas puses. Es arī negribu rakstīt tikai tukšs, ha. Man vajag kaut kādu domu tajā darbā, vai ne? Nu, būtībā tu raksti nevis humoru, bet tu raksti traģikomēdiju. Nu, varētu tā teikt, jā. Un tas sanāk, ka tas virspucē ir humors, bet apakšā ir kaut kas dziļāks. Nu, un tad, lasītājs, cerams, to ieraudzīs. Nu, katru lasītāju jau uzrunā kaut kas cits, un viņi saskat kaut ko citu. Bet, tur viss ieliek vienkārši, man patīk humors, tāpēc, ka īstenībā, man liekas, humors ir, un ironija. Tāda izteiksmes veids, kur var vienkārši ielikt to, kas ir dzīvē. Nu, tā kā ir dzīvē. Nevis tā kā romantiskos visādos romānos ir viss tā izskaistināti ļoti tā. Rozamunda Pilčer, kur mēs ar māmu skatījāmies, kur visu laiku liktenīgi sākumā necieš viens otru, pēc tam liktenīgi satuvinās un viss laiku beidzās salkani skaisti. Jā, nu tas, ka viss ir tik ideāli un patīk humors, kas vienkārši var, kā ir, nav ideāli. Tu kaut ko dzīvē ieplāno un tad viss aiziet galīgi garām un tur visāds ģibeles notiek un tā tālāk. Nu labi, man jautājums ir cits. Ņemot vērā, ka mēs zinām, ka tas ir reāls cilvēks, reāls prototips, tur pamatā tagad tev būs atvēršanas, tad viņš arī atnāks, to arī viņš stādīs priekšā lasītājiem? Nē, kā, tas jau, reāls cilvēks. Viņš ir sintezēts tēls, sintezēts, no vairākiem, ja? Jā, tas reāls, principā, es jau to tēlu nepazinu dzīvē, es viņu tā tur garām ejot redzēju, es jau pati pēc tam uztaisu savā iztēlē to personāžu, kurš vienkārši, tas prototips bija iedvesmas avots, tālāk jau viss ir veidojis manā iztēlē, un es jau vairs nevaru teikt, ka viņam ir liela saistība ar to reālo. Viņš jau, man liekas, diezgan tālu reiz gājis varētu būt no tā. Tad tu to burvīgo koju čalu neaicināsi uz prezentāciju? Es nezinu, vai viņš braukt tik tālu, jo man izstāsta, ka man būs manā galā prezentācija. Tu domā, Cēsu galā? Nē, es dzīvoju Alsungā, Kuldīgas novadā. Cēsīs es esmu tikai dzimusi. Nu jā, un tev pēc 4 dienām ir dzimšanas diena, tā kā es jau tev varu uzreiz apsveikt, jo varbūt pēc 4 dienām mēs nesatiksimies un nevarēšu tev apsveikt. Tev, kā saka, ir 17. jūlijas. Jā, jautājums ir, kā tu nonāci tas ir interesanti, kā tu ieprecējies Suitos vai kā, ja tu dzimusi Cēsiniece? Nē, es esmu tikai dzimusi Cēsīs, es tur nekad neesmu dzīvojis, es esmu uzaugusi Daugavpilī, kas ir atkal interesanti. Man ir vienkārši vecāki, ir viens no Vidzemes, otrs no Latgales, un man tur dzīvoju Vangažos, Līvānās, un 7 gadu vecumā pārcēlās Daugavpilī pie mammas radiem tuvāk, un tad es tur visus skolas gadus nodzīvoju, un tad es aizgāju studēt uz Rīgu.
Un Rīgā nodzīvoju, iepazinos ar vīru, un viņš ir no Alsungas, Kuldīgas novadā. Tā es tagad dzīvoju Viņš jau Alsungā. tās jau ir Suitu novads. Tur nav, Jā, nav ne, Suitu, es esmu Suitos. jā, tas Un nav es, nekāds Kuldīgas novads, viņš tikai formāli. Tāpēc, ka jā, viņš ir Suitas formāli, tā ir. varmācīgi pievienoja. Jā. Un īstenībā tā Viss nav informēts. Alsunga, bet tā ir Alšvanga. Jā, tad es diezgan informēts par Nu, to. pagaid, Ja es parasti pats cilvēki esmu nezina. kurzemnieks. Nu, es zinu. Nu jā, tāpēc. Bet es to stāstu, tāpēc, ka es pasaku Kuldīgas novads, jo, lai tiem cilvēkiem, kas vienkārši nezina, kur ir Alsunga, lai viņiem varētu noorientēties. Bet jā, es esmu Alsungā jau 10 gadus dzīvoju, vairāk pat. Bet tev ir baigi izdevīgā dzīves tā lokāciju, kā saka, biogrāfija. Jā. Tādā nozīmē, ka tev lasīs cēsinieki, daugopilieši, rīdzinieki, un vēl tagad, kā mēs saprotam, no Alšvangas. Tev ir visur savi fani, visur tu esi dzīvojusi, nu? Visur tu esi pierakstījusies. Man tāpēc ir grūti, ka man prasa, no kurienes tu esi. Es saku, no visas Latvijas man ir grūti pateikt, kā sevi identificēt. Labi, es tagad saku, es no Alsungas, bet ja man tā vairāk jāstāsta, tad man jāstāsta vairāk savu biogrāfiju. Atkal, kā man prasa, kur tu esi dzimusi, labi, es esmu tikai dzimusi, tur neesmu dzīvojis līdz ar to. Jā, man ir vieglāk tādā ziņā, ka es esmu dzīves Rīgā, uzaudzis Rīgā un ieprecējies Tukumā. Man ir 2 lokācijas, līdz ar to es, teiksim tā. Tas ir tā skaidrāk. Vienkāršāk. Jā, pastāsti, cik tev būs atvēršanas, kā tev tūri ieplānot ir ar šo grāmatu? Mums pagaidām nekas daudz nav vēl ieplānots. Tur viss procesā atvēršanas, tas šobrīd jāieplāno. Parasti ir citreiz ir Rīgā, bet tagad vasarā tā kā kaut kā tam Rīgā taisīt atvēršanu nav diezko. Visi ir izbraukuši uz zemēm, uz laukiem. Jā, viss pludmulē un tam līdzīgi. Šeit es parasti arī nosvinu uztaisu svētkus tepat Alsungā, kur man arī savējiem. Ir arī sabrauc no Kuldīgas un tam līdzīgi. Nevar vēl baigi izrekt. Tev būs dārza ballīte, es saprotu, tāda vienkārši visi sabrauks un groziņu vakars. Mēs taisam te. Mums ir kafejnīca sapņot tādu kā kultūra vieta, un tur mēs parasti taisam. Tad ir viss ar pie vīna glāzes un tā līdzīgi, viss atvēršana. Tas ir tieši tajā Alšvangā, tā sapņot ir, ja? Jā, tāda populāra. Tur mēs bieži ejam un tur pasākumu un viss kaut kas. Būs jābrauc, ja es tur nekad neesmu bijis. Inta varēja izklausās tā vilinoši. Es iesaku, jā. Tur notiek viss kaut kas. Labi, bet teiksim, es gribu nolasīt, lai tu nokomentē to, ko par tevi saka, pirms mēs, kā saka, beidzam. Tu saki par savu literāru darbību, ka kopumā ļauju saviem tēliem darboties. Citādi jau nemaz nevar rakstīt. Romānā gan ir grūtāk, ja ir konkrēta ideja, jāstāsta, vai tēls ir pakļausies, vai beigās viss notiks pavisam citādi. Ķeroties pie darba, es tikai aptuveni zinu galveno domu. Tad nav nopietna plānošana. Ik pa laikam palasu, ja tā var teikt, konkurenci citu latviešu rakstnieku darbus, lai zinātu, kā ar humoru un ironiju raksta citi. Jāsaka, gandrīz nekad nesmējos, bet to nedaru arī komēdijas skatoties. Nesmējos, bet varu pasmaidīt, novērtēt asprātību. No mūsdienu autoriem man patīk Sven Kuzmina Hohma, bet vismīļākais latviešiem šajā žanrā man ir Anšlavs Eglītis, kur uzskata par savu paraugu ironiskajā prozā. Par Eglīti piekrītu Kuzmina Hohman, viņi bija diezgan smieklīgi, es tur mazliet pasmējos, nebija tik traki. Tātad būtībā tu lielā mērā uzticies saviem tiem varoņiem, ka viņi izķepurosies, ka viņi izkulsies no tām situācijām, kuras tu būsi radījusi. Jā. Ir taču skaitās, ka ir 2 veidi rakstnieki, tie, kas izplāno visu, un tad ir tie, kas improvizē, un es esmu kaut kas pa vidu. Nav tā, ka es vispār neplānoju. Man ir kaut kāds plāns galvā, aptuvens, jo citādi es nevaru pilnīgi nekā. Bet es uzskatu, ka es vairāk tā kā improvizēju, jo pat ja man ir plāns, vienmēr aiziet kaut kāda improvizācija, un tad improvizācijā man rodas dažreiz pat labāka ideja par to plānu, un es ļaujos. Un tad, jo es saprotu, ka vienkārši tā strādā smadzenes rakstot, aiziet vairāk, jo kamēr es plānoju, tas ir tāda distance. Es nevaru visu iestēloties. Kā man tēla dzīvos, kā viņiem tur būs miedarbība savā starpā, kas tur notiks un tā tālāk. Tā.
Jā, es arī Tā, pieņemu, ka tā tēli man. dzīvo, ka tēli zina labāk. It īpaši, ja es rakstu par ulmaņlaikiem, nu, piedod, man es tur neesmu dzīvojis, es ulmaņlaikos. Tie tēli tur Mhm, ir iekšā. Viņiem ir tās ulmaņlaiku nosacītības, tās kaut kādas, nu, tie apstākļu spaidi, kuros viņiem ir, tur, kā saka, nu, var sakot, jālīferē. mhm. Un es to nevaru zināt. Nu, sabat, it kā liekas, ka es, Nu, nu, bet, jo tie varoņi, kā tu piekrīti, ka tu raksti vairākus romānus ar vienu varoni, viņš jau kļūst ar vien dzīvāks, viņš jau kļūst ar vien pilnvērtīgāks, viņš jau apaug mhm. ar Jā, pieredzi, tas varonis. Viņš jau nav vairs tāds jā. plakans vai plakātisks. Nu. Mhm, jā. Nu, jā, un viņam ir arī tā bagāža no iepriekšējiem tiem darbiem, kas tur ir noticis, un tas viss ir jāņem vērā. Jā, nu, tas, nu, jā, viņam vienkārši kaut kas izriet no viņa rakstura un vispār, kas notiek ar tiem citiem cilvēkiem un kā viņi reaģē uz viņu. Nu, man liekas, ka tā jābūt, ka tēls vispār virza darbu. Daudz saka, ka sižets ir galvenais, bet es uzskatu, ka sižets pakārtots tēliem. Ja sižets ir vienkārši sižets, un tēli ir tikai kā kaut kāds marionetes, tad kaut kas tur nav līdz galam, man liekas, tur. Jā, Bernards Kornvels ir teicis trīs teikumus. Man viens no maniem favorītiem, tāds viens no, es uzskatīju par vienu no saviem skolotājiem, vēsturisko romānu žanrā, kad ir, nu, kad tu raksti kaut kādu nodaļu vai lapusi, tad jāskatās trīs lietas, vai tas padziļina tavu tēlu, teiksim, nu, tā kā vairāk paskaidro, tā kā atklāja, vai tas iezīmē to. Nu, vai tas virza sižetu uz priekšu, un trešā lieta, vai tas paaugstina likmes. Tādā nozīmē, ja ir, Jā, piemēram, ir kaut kāda varoņu sacensība, cīņa, pretstāve, kaut kas tāds, tad vai tas paaugstina likmes, vai nav tā, ka viss tā nu, atslābst. Nu, jā. un īstenībā viņam taisnība, ja šitās trīs lietas ievēro, tad patiesībā nemaz strunīgi romānu uzstīt nevar. Sabat, Nu, jā, sanāks jā. nu, diezgan labi, nu, ja tiešām to ievēro tā konsekventi. Nu, jā, jācenšas ievērot. Tāpēc ir jārediģē darbs, jāmāc izdzēst lieko. Un, nu, jā. Nu, Un tev, tāpēc ir arī, kad rakst, jā. un tev arī vienmēr ir divreiz garāki, un tad tu ļoti īsi rediģē, vai tev Nē, nav nē, divreiz nu, garāki? tā nav, ka es baigi īsinu. Es tur vairāk vienkārši tur tu eju pāri un skatos, kas tur jāmaina un tā tālāk. Nu, nav tā, ka es ļoti saīsinu. Bet, nu, jāskatās, jā, lai viss kopumā līmējs. Nu, es te vairākas reizes rediģēju, jā. Bet nu, tas ir interesantākais, ir pirmo reizi izlasīts, tad, kad ir viss uzrakstīts un pirmo reizi lasīt pēc kārtas visu romānu. Tas pašai interesanti ir. Tam es Tad arī varu, ieraugu visu. tam es varu piekrist, jā, bet noslēdzot, bet tas nozīmē, nu, teiksim, ironiskās, jeb humoriskās, jeb paradoxālās prozas pārstāv. Tev arī O. Henrija noveles patika, jā, un kaut kas tāds. Man liekas, ka es neesmu lasījis. Viņam arī humors labi, bet nu, Mhm. kāds tev attiecības ar anekdotēm? Tev ir bijis tā, ka tu izlasi anekdoti un tu redzi to anekdotisko situāciju un tu domā, o tur varētu izvērst uz stāstiņu veselu vai romānu nodaļu. Nu, varbūt, jā. Nu, protams, man gribās, lai man viss, nu, tā plus mīnus ir oriģināli, nevis, ka es kaut kādu jau, nu, zinām anekdoti, es negribu, Nē, es nē, nē, negribu nezinām, nu kaut kādu, nu promot. tev izstāsta anekdotiska situācija un tu viņu izvērst par Jā, kaut kādu. jā, es ļoti daudz ko esmu rakstījis tieši no patiesiem notikumiem, vai saviem, vai man tiešām stāstījuši cilvēku kuriozus kaut kādus, un es to paņemu, un, protams, es tur visu kā man vajag, vienkārši tu pārveidoju un izdaru, ko man vajag ar to. Bet man pat tad, kad tagad, kad zinu, ka es esmu rakstīts, te jau man speciāli cilvēki dažreiz stāsta. Man tur bija tāds gadījums, un tev noderēs. Nu, ne jau vienmēr noder, bet, nu, labi, ka cilvēki izstāsta kaut ko. Nu, jā, anekdotiskas situācijas tādas ir dzīves, jā, noder. Tu esi lasījis šo te variantu par Anšlā Veglīti, ka viņu pēc kāda laika nekur negribēja redzēt ciemos latviešu sabiedrību Amerikā, jo zināja, atnāks Anšlaus, kaut kādus prototīpus kaut kur paņems, kaut kādas frāzes noklausīsies dialogus, ieliks nākošā romānā, izkariķēs, izsmies.
un tie tās latviešu labākās aprīnas, viņi sāk baidīties no tā, ka viņus var sekot pret viņu gribu. Iekļaus kaut kādos romānos, jo viņam bija līgums, viņam bija katru gadu jāuzraksta, es nezinu, viens vai vairāki romāni, un vienkārši viņam bija ārprātīgi, nu, vienkārši viņam vajadzēja visur smelt, viņš nevarēja tikai to pats izdomāt savā Jā, fantāzijā. nu tāpēc viņam tik labi sanāca. Man patīk, kā viņš raksta, bet tāpēc var just, ka tas ir izdzīves. Bet, nu, es piekrītu tiem cilvēkiem. Es iztēlojos, varētu būt nepatīkami, ka ierodās cilvēks, kurš visu noklausās, pēc tam var, nezinu, kur tas viss būs. Tas tāds, gandrīz iztēlojas tādu līdzību, tas, kā mūsdienās tie, kas filmē un ieliek internetā, bet viņš to darīja vienkārši novērojot un savos darbos. Nu jā, no, tu domā slēgto kameru, jā, tā kā līdzīgi. Nu jā, gandrīz tā kā viņš būtu filmējis, tikai viņš to aprakstīja. Bet tu Nu tā. domā no ētikas viedokļa, ka mums jāprasa atļauj, ja mēs kādu izmantojam kā prototipu vai kaut kādu situāciju vai dialogu, un tad mums ir tam cilvēkam jāprasa atļauj, vai mums tomēr kā radošiem cilvēkiem ir tiesības neatskaitīties, ko mēs aizņemamies saviem darbiem. Es domāju, ja es nerakstu, ka tas ir tieši tas cilvēks, nu, neviens nezina, nu tā teikt, tur nav viņa vārds, uzvārds, un es vispār pārveidoju, varbūt pilnīgi tur viss, tad man vienam nav jāatskaidās, ja es tikai paņēmu ideju. Bet, ja es rakstu, ja man liekas, nu ir kaut kāda situācija, un tas cilvēks izlasīs, un es varbūt varētu viņu pabrīdināt vai pateikt, lai neņem ļaunā, ka es paņēmu tur tādu ideju, lai nesanāk kaut kāds nesmukums. Nu tā es varētu izdarīt, lai saglabātu labas attiecības ar kaut kādiem cilvēkiem, jā. Nu, ja man vēl jākomunicē ar tiem cilvēkiem ikdienā vai ko. Baidos, ka Tad tie, es, baidos, ka tie cilvēki vēl var noderēt, nevar ar visiem arī sakašķieties. nu jā, un tāpēc ir tā uzmanīgi, jā, ir dažreiz dzīvē ir kaut kādi cilvēki, kas domā, cik labs prototyps, bet es negribu sabojāt ar viņu attiecības, es nerakstīšu par viņu. Nu, bet tā, ja ir Labi, ar tādu distanci, tad jā. nu, labi, ņemot vērā, ka tev ir darbdiena, man ir darbdiena, man pēdējais jautājums tāds pavisam īs, tad tu skaties uz latviešu literatūru kopumā tādā cerīgi, nu, vai pozitīvi? Nu, šobrīd tas tā cerīgi, jo viss notiek. Es, kā redzu, es, protams, arī pazīstu daudzus autorus, un viņiem sekoju, un viņiem viss notiek, un grāmatas iznāk, un viņus lasa, un ir tādi autori, kas ļoti populāri kļūst, un bestselleri Latvijas mērogā, un tam līdzīgi, nu jā, kas man cits atliek, jāstāsta cerīgi, ja es pati rakstu. Jābūt optimistam. Nu, labi, paldies Ligitai Paeglē Muciniecei, kas šodien arī viesojās manā rakstniecības virtuvē, jo man liekas, vienmēr labākais ir nevis lasīt literatūras teorijas, gudras, kaut kādas pārgudras grāmatas, bet dzirdēt no dzīva autora, kā viņam viss top un kā viss mutuļo galvā un kā saka arī datorā. Lai tev jauka šī vasara, patīkami nosvinēt arī tavu dzimšanas dienu pēc 4 dienām. Un tad, kā saka, turam buru, uz tikšanos dzīvajā, kaut kur, kā tu saki, sapņotavā. Nu, varbūt, jā. Labi, paldies tev arī. Tā, jā. Un jauka diena tā. Jā, čau.